bērnam ir jāveic ikdienas pienākumi, jāpabaro suns, bērns to nav izdarījis, un tad tur ir šī lielā histērija. 9 gadu vecumā bērnam šāda histērija var būt tad, ja apakšā ir bijuši kaut kādi apstākļi, kad bērns ir bijis slims, mājās kaut kas ir noticis, vēl pie tam labākā draudzene tagad pārvācās kaut kur citur, tā, ka tur ir bijuši stresi, tikai tad mēs sagaidītu no 9-gadnieka šādas emocijas. Šīs nav tipiskas bērna 9-gadnieka emocijas, un arī vecāki mēs teikt, ka no tiem 7, 8, 9 gadiem bērnam parādās dumpinieciska uzvedība, un kad te jau sākusies tā pusaudžu vecums. Nē, tas nav pusaudžu vecums, tas ir par to, ka šī komunikācija, robežas un socializācija ir neadekvāta, neatbilstoša, un ja bērns bija jaunāks, nekas tāds neparādījās, tas vienkārši ir tāpēc, ka viņa psiha vēl nebija attīstījusies, un viņš vēl nesaprata to, ka lietas, kā varbūt ar viņu komunicē, ir tādas negodīgas, un tad, kad bērns paliek lielāks, viņš vairāk sāk vērtēt un saprast, un tā parādās tas dumpinieciskums.